Tā, nu bijām pie Budas, izstaigājām viņa svētnīcu. Nu, ja vienreiz tādu izstaigā otru, es domāju, ka nav jēga apmeklēt, pa lielam viņas ļoti līdzīgas tās svētvietas ir. Nu, protams, visur ir jāpērk ir ziedi, kas jāatstāja tur uz galda, kur uzreiz viens atnāk no otras puses un novāc un iemet miskastē. Vai arī iet iekšā, tev obligāti ir jāatstāja kurpītes, tev savāc, protams, tev pēc tam jāsamaksā ir. Jā, nu visur prasa kapēciņu par to, bet, nu, protams, tas jau salīdzinoši ir ziedojums. Tagad tā, tagad esam pārkarsuši, pārdeguši saulītē. Es gan tā maigi, man jau nekāds. Man no vakardienas rollera brauciena ir šitādas rokas. Sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato. Tūkstoši zilonīšu dažādos izmēros. Sambuddhassa. Tur bija ziloņi istabi. Tagad ir Budas dažādos izpildījumos. Dievība istaba. Nu, boigie mākslas darbi. Nu, te var redzēt, ka te nu ir strādāts, nezinu, gadiem ilgi, man liekas, jāstrādā, lai šitādu uztaisītu. Nu, par to vēl zinātnieks strīdās. 3D frēzi viņi izzāģē šito te. Dutiyampi buddhang sarvam. Nu tā tieši, ja? Kas tev tur nu piesaisti? Tā baigi koķetē. Tā mēs te visu dienu staigāsim, mums tāda aizdoma. Diez vai te otru izēju, lai tikt ārā. Te ārā netiek, kamēr kaut ko nenopērk. Cik es saprotu, šitā vieta ir tāda līdzīga kā Turcijā, kur kaut kas ir jānopērk par šausmīgi dārgu naudu. Mēs kaut kā mēģināsim tomēr iet ārā no šejienes. Šitā ir vieta, kur atved turists izģērbšanai. Skaisti tev ir paskatīties, bet nu, tiešām ļoti dārgs mans. 750 000 rūpīši šitas maksā. Gids mūs cītīgi ved uz tādām vietām, kur visu laiku kaut ko ir jāpērk, un kaut ko mums stāst un rāda, cik tas ir kvalitatīvs. Mēs aizmukām. Tagad mēs gaidām gidu, tas noteikti mūs meklē. Un kādi taureņi te lido lieli pa gaisu. Nevar noķert reku liels taureņs. Nē, nu jau tālāk ir trakāk. Vienkārši graumalā aug tomāti. Nu, tie droši vien ir kaut kādi mežonīši, bet... Ziediņi ir. Ziediņi ir, un mazā auglīši arī jau gatavojās. Jā. Tomātiņi maziņi. Jā, nu pilsēta no augšas ir skaista tiešām. Kalnaina apvidus. Bērniņi no skolas dejo. Kaut kāds deju pasākums. Nu, tā beidzot mums atved uz normālu vietu, kur paēst. Varēsim visu kaut ko pamēģināt. Jā, es te iekrāvu pilnu šķīvi ar visādiem labumiem. Mans mīļās maizītes. Un tavs mīļās maizītes, jā. Nu, mēs paņēm no visu pa višķim, lai varētu pagaršot. Šitādā skaistā vietā. Pie ezera un kalniem. Nezinātājs tādu neatradīs, kur paēst. To tik zina turoperators. Daigi paņēma kaktus, sāk ēst. Nē, kas tas ir? Es nezinu, tas nav. Bet ļoti garšīgi. Nē. Garšīgs, jā? Jā, ļoti īstenībā, ļoti garšīgi. Nu, kā saucās? What name is this? The name Kaputa.
smuki garšīgi paēdām, bet atkal iekūlāmies veikalā. Mums gids palīdzēja atkal ienākt. Tagad ir kaut kas jālaiko un jāmērī. Nu, tā te var visu dienu braukāt riņķīt ar šopingiem. Metrs īda auduma. Te jūs var iedomāties, cik viņš maksā. You can go to water, see them in the water. Elephant, we have 5 elephants inside. Nu, mēs skatīsimies ziloņus. Atbraucām uz vienu ziloņu dārzu. Small, but here one place, small elephant, no papa, no mama. Šrilankā dzīvo 6000 ziloņi. South Africa elephant. Here, some elephant is small. Small head, big backbone like this of elephant. They are brown color, this are white. This white color, this are brown. People like Ziloņi zobi. Katru dienu viņi atpēda 200 kg barības. eating 200 kilogram, one elephant. Oh, big elephant. This time. Europa people come here. Dažreiz arī mēs būtu bīstami. As volunteers. Daigai ir bailes braukt ar ziloni, tāpēc mēs nebrauksim. Man nepatīk. Zilonīgs ies padzerties tagad. Sundaragaman līlāvin vadina turā Unnemide pāsa apa hema dena perum Zilons satrakojies. Sāk mētāties ar ēdienu. Viens zilons ir apgāzies. Oh! So many things. Oi, kā viņam patīk. Pilnīgi var redzēt, ka viņš kaifo. Viņš ir pārkarsts, tāpatās kā mēs te karstumā. Labi, laidīsim tālāk. Esam jau noguruši, šodienas piedzīvojam daudz. Mūsu gids mūs vadā. Vēl mums jātiek ir atpakaļ, ļoti tāls ceļš. Pa šitām trakajām satiksmes ielām. Vispār nevar saprast, kuram ir priekšo, kā mēs par šeit atbraucām īsti nav skaidrs. Bet bez starpgadījumiem neredzējām arī nevienu avāriju pa ceļam. Jā, nu, protams, visur jau prasa kāpēciņu par katru procedūru. Prasa kāpēciņu. Par katru kustību kāpēciņas prasa. Bet, nu, ko tu darīsi tādu, jo te tās politika ir. Sakot, mēs esam, mums ir izvēlējušies labākos pineapples. Jā. Es domāju, ka būs labi. Jā. बैग एक दाना कपड़ा दाना दे फिर वो हमें क्या करना दे कपड़ा दाना Nu,
Nu, mēs esam priecīgi, mums ir pineapples. Jā. Es kā sagriez. Thank you. Nu tā mēs atkal esam apstājušies kārtīgos gardumus. Tev jānāc no šīs puses, Daiga. Nāc šīs. Ievācamies jaunos apartamentos. Tā mums izskatās no balkona. Blakus ir viesnīca, restorāni. Do you have any mosquitoes or? No, mosquito everywhere, but not more. We have mosquito nets there. Yeah, for bed, yeah. Ir moskītīs, ideāli, super. Būs dušs un toaleti. Nu, super. Te tik labi apartamenti. It's okay? Yeah, very good, yeah. Very good. What about breakfast at what time? 9. At 9 o'clock. 9 o'clock, so come to the second floor. You have a nice necklace. Tā, nu mums ienācies arī vīns. Šitā valstī alkoholu dabūt specializētos veiklos jābrauc. Mēs tāpat apstājamies. Gājām pāri ielai, krupdam, krizdam, mašīnas nāk, brauc virsū. Mums kaut kā izdevās pāri ielai. Mēs sapratu, ka kaut kas jānogāšo no vietējiem vīniem un vietējiem labumiem. Un tagad mēs sākam atpūsties šokarā. Šitā ir mūsu virtuvīte. Ja nezinu, ko mēs te gatavosim. Mums ir veļas mašīna, vašmašīna. Labi, tad mēs ar sakot krāmējam koferis un jāiebūs uz restorānu. Nu, ok, vai sākam atpūši. Nu, ko stāsts, Sievi, kur mēs esam atnākuši? Nu, vēl es nezinu, kur tu esi man atvedis. Ja neredzam jūru. Nu, tāpēc, ka tumši ir, bet mēs viņu dzirdam. Tā mēs sēžam jūras krastā ar sieviņas pie lampiņas. Tu neticēsi, bet man ir karsts. Jā, ir karsts. Vakarā ir karsts. Tiešām sēžot, vējš pūš. Bet baigi tas neatvēsina, jo viņš ir karsts un mitrs tas vējš. Jā, tiešām patīkams vietas. Prom no pilsētas Kņādas, jūras krastā ar mierīgu regēju mūziku. Rala